Sveicināti studijā. Sazvērestības un sviests. Šodien pie mums ciemos ir Roberts. Tieši tā. Un mēs runāsim par sazvērestības teoriju. Baloži ir Wi-Fi pastiprinātāji. Saskaņā ar šo teoriju valdība un internetu kompānijas izmanto baložus kā dzīvus Wi-Fi torņus. Katrā lielpilsētā daži baloži ir aprīkoti ar mini mikroshēmām, kas palīdz uzlabot tīkla pārklājumu. Kad redzi balodu uz staba vai jumta, viņš patiesībā retranslē signālu. Tāpēc, kad baloži aizlido prom, Wi-Fi pazūd. Pierādījumi. Kāpēc baloži vienmēr sēž pie cilvēkiem ar telefonos ieslēgti internetu? Kāpēc viņi nekad nelido mežos, kur internetu nav? Kad baloži pazūd, arī Google Maps kļūdās vairāk. Ko jūs domājat? Es domāju, ka tā padomāju, liekas galīgi nereāli, vai ne? Jā, liekas pilnīgs sviests. Pilnīgs sviests, bet vai tiešām jūs esat redzējuši kādu balodi ārpus pilsētas? Jā. Es personīgi ne. Izbraucot no pilsētas robežām, nevienu balodi neredz ne 10 metru attālumā, ne 100 metru attālumā. Viņi visi kaut kā pēkšņi nav. Viņi izgaist. Viņi tikai pilsētās, tur, kur visi biznesi ir. Jā. Un arī ejot ārā no pilsētas zona, paliek sliktāka. Vietas, kur vispār nav zona, tad laikam neviens balods, diemžēl, nav ieradies ciemos. Un tas pats, par kur bija rakstīts, Google Maps kļūdās vairāk, kad baloži pazūd. Tā arī ir. Tu izbrauc ārpus meža. Man pats citreiz pilsētā Google Maps met uz riņķi, viņš neiet. Es nezinu, pat laikam tajā mirklī neviens balodis nav klāt. Viņi visi ir kaut kur aizlidojuši. Bet vispār, jums nešķiet, ka ir palikuši mazāk baloži? Jā, kādreiz viņi bija pilnīgi kaudzēm. Un internets arī sliktāk kļūst. Jā, tiešām. Un vēl labs fakts ir tas no manas personīgās pieredzes. Man bija jāiet ciemos pie valsts prezidenta, tā kā uz uzņemšanu, un es nezinu, kur tā Rīgas pils ir. Es Vecrīgā pirmo reizi uzlieku savu Google Maps, eju, pēkšņi pa kreisi, tur ir siena. Kā es taču neesmu nekāds Houdini, lai iziet caur sienu. Un neko. Es tur 15 minūšu gājiens rāda šis te Google Maps. Man tas aizņem 2 stundas. Viņš man sienās veda. Tie ir baloži. Man tieši bija ļoti tūs tāds notikums. Es ātri skrēju uz karjeras konsultāciju. Tā bija kaut kādā vietā, kur bija daudz privātmājas. Un es nevarēju atrast to specifisko māju. Es atvēru Google Maps, bet mēs bijām ļoti tālu no pilsētas. Es vispār nevienu balodu neredzēju. Teica 2 minūšu pastaiga. Es staigāju 20 minūtes un vēl projām neredzu to māju. Jā. Zin kā, es saku, tie ir baloži. Jā, man vispār ir trauma no baložiem, vispār no putniem. Man bija kaut kādi 5 vai 6 gadi. Man bija tikko izdurta caurumāsīs. Es atceros, tas bija mans laimīgais mirklis. Es eju pa Liepājas ielu, un man reāli uzkakā uz galvas putens. Un es tā kā roku noslauku, un es redzu, tā kā, balta kaka. Un tas trakākais ir tas, ka šobrīd, ja es pārāk ilgi skatos baltos mākoņos, man paliek slikta dūša. Man reāli paliek slikta dūša no tās krāsas. Jā, vienkārši tāda nelaba sajūta, un es vairs neskatos ārā pa logu tajā mirklī. Tad jau šajā lēnu pilī tev vispār ir ļoti grūti sajūta, jo viss ir balts. Jā. Es ceru, ka tu nesties uz savu kraklu. Jā, starp citu, mēs atrodamies lēnu pilī. Tā kā ļoti skaists pils, iesaku visiem. Jā. Tad nākamais mēs varētu paprasīt, starp citu, šīs sazvērestības teorija no ChatGPT. Mūsu labākais draugs. Jā, labā roka. Un mēs viņam varētu paprasīt, tā teikt, apstrīdēt šo teoriju, un lai viņš mums pierāda, ka tā ir īsta. Baloži ir Wi-Fi pastiprinātāji. Pierādījums. Pirmkārt, padomājiet, baloži ir vienīgie putni, kas masveidā dzīvo tieši tur, kur ir daudz cilvēku un interneta signālu. Ne mežā, ne purvā, bet tieši pie torņiem, jumtiem, kabeļiem, skrejceļiem, it kā viņi zinātu, kur labākais pārklājums. Kā jums liekas? Man liekas, te ir plusi un mīnusi. Viņi ir pieradināti pie cilvēcības. Viņi pārāk daudz paļaujās uz cilvēkiem.
Tas bija tu? Dievs. Man ir patiesība, paldies. Jā, viņa runā patiesību. Tāpēc, ka šķaudienas patiesība. Šitam var negriezt dārā. Tieši tā. Okay. Vispār, jā, cilvēki baro baložus ļoti daudz, un tas tā kā... Tas viņas pieredina, protams. Bet interesantākais ir tas, ka patiesībā es redzu daudz baložus pie kaut kādiem tā kā Tele2, kas ir tie centri lielie. Es nezinu, kur tie Tele2 darbinieki viņas baro. Es pat tā paši iedomāties, ka katru toņu ir. Jā, un varbūt viņi speciāli to dara. Un tad injekcē to mikročipu. Ārprāts. Jā. Crazy. Ok, nākamais. Nākamais Tur, kur ir projekts. pirmais projekts Pigeon. 1960. līdz 1980. gados ASV un Lielbritānijas valdībām bija slepeni biotehnoloģiju eksperimenti. Saskaņā ar konfidenciāliem, it kā nejauši nopludinātiem dokumentiem notika Project Pigeon. Pigeon Integrated Global Electronic Observation Network. Tā mērķis bija izmantot baložu kā mobilās datu nolasīšanas un pārraides ierīces augstā kara laikā, lai gan oficiāli projekts tika pārtraukts. Interneta fórumos ir ziņots, ka tas vienkārši kļuva modernāks, un baložiem tagad ir nanočipi, kas strādā kā mazas Wi-Fi antenas. Vispār, ko es iedomājos, dzirdot šeit, to, ka dzīvnieku šķipē, kāpēc ne baložas? Jā, viņiem vienkārši maziņš mikročips klāt, kas uztver signālu, velk to tālāk. Visiem ir internets. Tāpēc Latvija ir viena no vadošajām IT nozarē tieši internetu pārklājumu un ātrumu dēļ. Tāpēc, ka mums baloži ir par pilnam, varbūt citās valstīs nav tā. Tiešām. Un kāpēc kāds čipot baložu, lai viņus pieskatītu? Jā. Viņi nav tie, kas izmirst. Paklau, tā kā mēs runājam, ka baloži ir palikuši mazāk, jūs atceraties, bija tas gadījums, kad pēkšņi pazuda visā pasaulē, tā kā sāk čakarēties internets, un bija tas stāsts, kad haizivs okeāna vidū ir pārkodus kaut kādu interneta vadu, vai iekodusi. Tas taču nav legit, man liekas, zem ūdens internetu atskamon. Es ticu, ka varbūt tas bija tas mirklis, kad baloži izmira mazliet, tāpēc tas internets paliks slikts. Viņi tieši sagrupēja daudz baložus un gribēja viņus uzstādīt, tāpēc bija šie pārtraukumi, lai varētu viņus atkal palaist brīvībā. Viņus kādu pāris tūkstošus savāca, iečipoja un laižiet. Un lai pierādītu to faktu, baloži viņi vispār savējās, kā bija? Līgstas nemāk taisīt. Jā. Kā lai viņi paši producētu tālāk visu. Jā, kā tās olas izdzīvo, viņas taču ir jāsilda, viņām ir jābūt, viņi ir jāuzsāmēt 3 zariņus un vienkārši. Gan es tik lielā daudzumā, jo dzīvnieku pasaulē nevienmēr visi izdzīvo, nevienmēr visi. Un baloži ir stulbi, būsim godīgi, baloži ir stulbi putni. Un viņi izdzīvo. Jā, viņi ir laikam tāpēc, ka viņus aizsargā. Es domāju, viņus aizsargā. Un varbūt čipo no dzimšanas. Tiešām. Izaudzē kaut kur zem zemes tur un tad palaiž. Jā, kaut kāds Area 51 apmēram. Tikai Latvijā. Jā, tikai Latvijā. Strādā no dienas, kad piedzimst. Jā, un šeit strādā tikai LMT internets Lēnpilī. Tā mums tika paziņots. Jā, un tātad es ļoti ticu, ka šeit ir pāris 10 baloži. LMT baloži. Un es ticu, ka ir Tele2 baloži, Bits baloži, LMT un kas mums vēl ir? Tets un tā tālāk. Jā. Jā. Un tad katrai firmai savu baložu. Jā, un tad viņi sacenšas. Nogalina varbūt viens otrs baložu. Iedomājies, un IT uzņēmumi ir vēl jānodarbojas ar veterināru medicīnu. Tas ir vienkārši wow. Apvienot šīs lietas mūsdienās. God. Jā. Ok, otrais. Fiziski pierādījumi. Ja paskaties tuvāk, daudziem baložiem ir mazs metālisks gredzens vai plāksnīt pie spārna. It kā izsekošanas marķieris, bet kurš vairs seko baložiem 2025. gadā? Kad pilsētā pazūd baloži, piemēram, ziemā, Wi-Fi ātrums biežāk samazinās. Un cik reizes tu esi redzējis beigtu balodu uz ielas, retāk nekā varētu domāt, vai ne? Varbūt tik vienkārši tiek nomainīta. Bet tiešām par to miršanu. Vārnas jā, tu esi redzējis beigtu balodu uz ielas? Nekad. Es tiešām nekad mūžā. Lapsu redzēju. Man pilnīgi zosoda ir. Iedomājies lapsu es redzēju. Vārnu, bet nekad balodu mirus. Nekad, un viņi ir savāds. Varbūt viņi to, lai tos čipus neatrastu, viņi vienkārši tā fiksi paņem to balodu ārā no ielas. Ārprāts. Šausmas.
šis bija tiešām traki. Okay. Nākamais fakts. Uzvedības anomālijas. Baloži bieži griežas apkārt vienā vietā vai sēž uz elektrības vadiem. Tieši tā, it kā viņi meklētu stabilāku signālu. Un, kad cilvēks iet ar telefonu rokās, baloži reizēm seko. It kā mēģinātu sinhronizēties ar ierīci. Okay, mēs varētu varbūt novēlt to staigāšanu pakaļ ar to ēdienu, kad viņi varbūt domā, ka viņiem maizi tulīt metīs. Bet varbūt tas ir tas, aiz kā viņi slēpjas. Mēs to nevaram zināt. Oh my God. Bet uz tiem elektrības stabiem, kā, es neesmu redzējis, jo pilsētā jau nav baigi elektrības stabi, man liekas, ir. Tas arī ir elektrības stabi, un tiešām, es sēžu uz stabiem, bet pašiem vadiem. Ir bijis tā, ka ir vads, un tad vienkārši rindiņā visi vienkārši pēc kārtas. Es varbūt neko nesaprotu no fizikas, bet es nesaprotu, kāpēc viņi nenomirst. Tā ir tīra elektrība. Tāpēc, ka izolācija neļauj elektrībai piekļūt. Bija tas, es redzēju video, ja noņem vienu kāju, tad viņš tā nomirstot. Ka tā elektrība. Jā. Tad nākamais. Kāpēc tas būtu izdevīgi? Jo valdībām un lielajiem uzņēmumiem nav jāmaksā par 1000 mazo antenu vai torņu, ja viņi var izmantot dzīvu pārvietojošos tīklu. Baloži ēd graudus, dzīvo visur un neviens tos neapšauba. Viņi ir ideāli meklē maskēšanās forma. Jā. Es tam kinda ticu, jā. Ikdienišķākās lietas ir tās, kuras tu nepamanīsi. Un tas izmantot pret mums. Tas tieši man atgādina teoriju, kura bija uztaisīta, tad, kad es biju maziņa, ka baloži ir kameras, kuras valdības nosūta. Špionīro, golubīro, man uzreiz nāk prātā. Mums ir vēl pēdējais, 5. nejaušas sakritības. Kad sāc runāt par Wi-Fi vai internetu, baloži kaut kā vienmēr parādās tuvumā. Ir cilvēki, kas formos stāsta, ka viņus telefonos parādījās traucējumi tieši tajā brīdī, kad baloži nolaidās uz palodzes. Bet vienīgi par tiem traucējumiem. Kā viņam varēja rasties traucējumi, ja jau viņš ir internetā? Tas gan, jā. Jā. Nu, ko mēs varam secināt no šī visa? Es teikšu tā, ka es tam uz 50-50 ticu. Jā. Uz 50-50. Es pati gribu pateikt, tas, protams, tur ir dažas stulbības, bet man liekas, ka baloži ir diezgan tādi dīvaini, lai skaitītu viņus par normāliem putiem. Jā, viņi dīvaini puti. Jā, un vienīgais, kā to pārbarīt, noķert balodi, bet tas gan nav iespējams. Tā kā, domā, skatītājiem jāķer baloži. Mums ir uzdevums. Jā, mums ir arī pašiem uzdevums, tā kā noķeram balodi. Jā. Bet šeit mēs to neizdarīsim, jo, Un šis ir sviests vai teorija? Es teiktu sviestaina teorija, jo 50-50. Tieši tā, paldies, ka skatījāties. Paldies jums. Paldies. Tiekamies nākamajā epizodē.